Nu, šis video ir kā otrā daļa tam video, ko es veidoju par to, kā nomest lieko svaru meitenei vai sievietei mājās. Nu, šajā daļā vairāk par to, ko ēst un cik daudz. Šoreiz es jums tā pārāk, var teikt, negurzīšu galvu ar to, ar tām kalorijām un ar cik olbaltumvielu, olbaltumhidrātu un tauki, kurā ēdienreizē es vienkārši iedošu vienu piemēru. Vēlams, protams, ir pašam labāk saprast, cik tur daudz olbaltumvielu, olbaltumhidrātu un tauki un kā to visu pielāgot, bet tad es izveidoju vienu citu video, kurš ir 20 minūšu garš, to jūs arī varat noskatīties, un tad jūs sapratīsiet labāk, kā tas viss darbojas. Bet nu šoreiz tikai tīri viens piemērs. Viņš varbūt nederēs pilnīgi visiem, jo katram vajag dažādu daudzumu tās kalorijas, lai kristos svars. Bet, nu, teiksim, es domāju, ka 90%, ja šo te ievēro, tad svars kritīsies. Ja ne, tad bišķīt jāpielāgo būs uz olbaltumhidrātu rēķinu. Nu, to es pat arī beigās pastāstīšu, kā un ko ar to izdarīt. Nu, tad pirmais brokastīs, piemēram, ēdam vienu buņčiņu ar tunci savā sulā, viens. Tad ir paņemsim klāt vienu šķēli ķelmēnu maizi. Tā ķelmēnu maizi var nopirkt rupmaizi, var nopirkt veikalos. Un vienu vārītu olu klāt. Tas būs tā kā brokastīs, nu, brokastīs, ko ēst. Tālāk būs kopā 4 ēdienreizes pa dienu. Otrajā ēdienreizē un trešajā viņas būs principā diezgan līdzīgas. Paņems klāt vistas fileju, aptuveni 150 gramu vistas filejas, abās divās ēdienreizēs katrā pa 150 gramiem. Klāt paņems puspaciņu vai nu rīsu, vai nu grīķu. Puspaciņu rīsi vai grīķu. Tad klāt arī katrā ēdienreizē paņems vēl vienu otru, būs tie labie tauki saucamie. Un vēl katrā ēdienreizē var likt klāt vēl arī dažādi veidi salātus, tomātus, gurtus, brokoļus, puķkāpostus un tā tālāk visu iespējamo, kas no salātiem ir. Dārzņiem to var izņemot, varbūt tām bietas un burkātus, tos varbūt kamēr tu gribi mest no svaru, bišķīt uzmanīgāk. Grūti visu izskaidrot tā, tāpēc, ka es veidoju tikai konkrēti piemēru, nevis saku, cik daudz olbaltumvielu, olbaltumhidrātu un tā tālāk, kas kur ir iekšā. Tas būs tā. Un uz vakaru tad būs jau pēdējā ēdienreizē vairs nebūs olbaltumhidrātu, būs tikai olbaltumvielas. Vislabāk uz nakti tad būs vājpiena biezpiens, vienu paciņu vājpienu biezpienu apēdīs kopā ar, ko varētu pielikt klāt. Nu, lai ir bišķīt, droši vien, kad lielākā daļa krējuma gribās bišķīt krējumu. Nu, teiksim, ja tas ir 20% krējums, 50 gramu krējumu, tur būs 10 gramu tauki. To var pielikt klāt un tad to apēdīs. Nu, un tad neierobežotā daudzumā var ēst klāt papildus vēl dārzeņus, kas patīk tur visas dienas laikā, katrā ēdienreizē vai starp ēdienreizēm un tā tālāk. Tad, ko vēl var nu, jādzer ir daudz ūdens, kādi 2-3 litri dienā vēlams. Maksimāli no kā izvairīties no saldinātiem dzērieniem, kas ir sulas, limonādes, kolas un visas tās lietas. Tad, protams, visām kūkām un kontorijas izstrādājumiem, saldumiem. Nu, maksimāli izvairīties no visas tās pizzas un junk foods un tā tālāk. Nu, tā izvairīties, ja tu gribi rezultātu. Un tu vari, protams, to darīt, tu vari darīt pa pusē pareizi, pa pusē nepareizi. Droši vien kaut kāds rezultāts būs, bet tas nav tāds kontrolēts rezultāts, ka tu zini, ka tiešām tev viņš būs. Nu, tad kādam jābūt progresam? Progresam jābūt kaut kur puskilogramam līdz kilogramam nedēļā jānāk nost. Ja nenāk nost, tad ir jāsamazina kopējais daudzums, tad samazina tieši uz olbaltumhidrātu rēķinu, varbūt tā mēģi nevis tajās divās ēdienreizēs, kas tev bija tie griķi vai rīsi, nevis veselu paciņu, bet apēd puspaciņu vairs tikai. Bet es domāju, ka nevajadzēs samazināt, drīzāk vajadzēs pat varbūt tām palielināt to ēdienu daudzumu, tad rēķini, nu, sanāks puspaciņā. Nu jā, tad pieliks varbūt tam, ja tev nāk vairāk par to puskilogramu nedēļā nost, tad tev ir jāpalielina tas svars. Tad liekas, kā baigi labi, baigi strauji nāk nost, bet tas daudz, kas iespējams nav, tas ir uz tauku rēķinu, bet uz kaut kā citu rēķinu. Līdz ar to, ka tu paēdīsi un atsāks atkal vairāk ēst, tad bams tas svars viss atnāks apkārt, tāpēc, ka tev ir palielinājusies vielmaiņa. Tāpēc centies koncentrēties uz kilogramu nedēļā, tas būs lēns, it kā lēns progress, bet stabils un rēķini. Mēnesī tie ir 2-4 kilogrami un gadā jau pavisam tur jau viss jau būs tā
kā nodzīts droši vien, ka viss liekais nost. Nu tad, tas viss, ja tu ievēros to, tad viss tev sanāks. Nu, ja neievēros, tad tas jau ir tavs paša ziņā. Nu tad, ja tev patīk šis video un bija noderīgs atkal, tad atkal spied patīk un abonē kanālu un tā tālāk iesaki citiem. Un lai visiem izdodas!